Turība savas mājas spēles aizvada 40 km no Rīgas, Iecavā. Tur pulcējas diezgan kupls skaits skatītāji, jo viņus noteikti vilina iespēja klātienē redzēt Turības vadoni Pēteri Višņēvicu. Jaunā gada pirmajā raidījumā aizvadītā gada pēdējā spēle. Spēles ievads gan par tādiem neko neliecināja. Īsā laikā valmierieši spēja izvirzīties vadībā. Edijs Šlesers ar savu driblu pievērš strēļa un servutu uzmanību un nesautīgi atrod brīvo graudiņu, pēc kā Valmierai jau 9-0 izrāviens. Pirmos punktus Turība gūst tikai 6. minūtē, kad pēc sīvas cīņas Mārtiņš Motivāns ieliek 3-punktnieku līdz ar uzbrukumu beigām. Mājnieki lēnām sāk atdzīvoties. Čikuts pats tiek pāri visam laukumam un noslēdz ātro uzbrukumu. Jaunie studenti, sajutuši spēles garšu, ātri izkombinē brīvus metienus un otrās ceturdaļas sākumā jau vadībā 17-15. Tomēr līdz puslaika izskaņai viesi spēja saņemties. Ielenktais graudiņš atrod brīvo Šleseru un līdz puslaika beigām Valmierai izdodas atgūt pārsvaru 36-32. Trešajā ceturdaļā spēle kā pa amerikāņu kalniņiem. Višņēvicas skolotie studenti sarīko fantastisku tālšāvienu kanonādi. Motivāns šķiet sajutis kādu augstāku spēku klātbūtni, realizē 3 tālmetienus pēc kārtas. Nedrīkst viņu atstāt brīvu. Kopā spēlē Mārtiņš ielika 5 no 6 3-punktniekiem. Servuts vēl pamanās nošķiet bumbu Ansonam, tālu piespēle Mednim un top 5 cienīgs moments. Valmierai -6 un pēc tāda knockdowna Gatim Melderim ir ko teikt. Edi! Cik reizes kauč iemet, cik mēs iemetām? Un tu sāc kaut ko citu tagad! 3 minūtes līdz beigu signālam neizšķirts 63-63. Tomēr pēdējās minūtēs pieredze ņem virsroku. Dažas neuzmanības kļūdas un pārsteigums izpalika. Šoreiz svētki Vidzemē. Valmierai otrā uzvara pēc kārtas 71-64. Ja tu izdarots grāvi, ja, un pats kāp pa izraktājām smiltīm un to grāvu pieber pilnu un uzkāp augšā un sāc žāloties, kā tā, un tad ir jāmāk rapties ārā no tā grāvi. Lieliska spēle Kaufmanim. 22 punkti un 8 atlēkušās. 1,85 cm garam spēlētājam lielisks rādītājs. Turībā Mizim un Motivānam pa 17 punktiem. Šī spēle turnīra tabulu neizmainīja. Valmiera saglabā 4., Turība 7. vietu. Latvijas izlase 1935. gadā kļuva par pirmajiem Eiropas čempioniem. TTT Rīga 18 reizes izcīnīja Eiropas čempionu vienību kausu, bet vīru konkurencei ASK Rīga to iespēja 3 reizes. Es gribu zināt, kādi īsti izskatījās tie kausi tad un kādus vispār iespējams izcienīt tagad. Jau gadu gadiem, turnīriem un čempionātiem, kā labākās komandas apliecinājums sacensību uzvarētājiem tiek pasniegts kauss. Tas ir atalgojums par labi padarītu darbu, kas kopā ar uzvaras saldo garšu un gandarījumu paliek ikviena sportista atmiņā. Kā pirmo apskatīsim Latvijas basketbola līgu. Kad izcīnīts čempionu tituls, komandām šai turnīrā tiek pasniegti 2 kausi. Viens no tiem ceļojošais, kas sezonas beigās nonāk pie tā kluba, kas attiecīgajā gadā ir labākais. Otrais vienmēr paliek komandai. Uz ceļojošās trofejas tiek iegravēts komandas nosaukums un čempionāta gads. LBL 20 pastāvēšanas gadu laikā bijuši 3 dažādi kausi. Pirmais no 1992. 6 gadus ceļoja līdz atrada mājvietu pie brocēnu LMT komandas. Otrais pirms 2 sezonām nonāca pie 8-kārtējiem līgas čempioniem BK Ventspils. Jaunākajai trofejai pagaidām ir bijis tikai viens īpašnieks, un tas ir Barons. Nacionālajā basketbola asociācijā čempioniem tiek pasniegts Larry O'Briena kauss. Līdz 1977. gadam NBA čempions saņēma Valtera Brauna kausu. Tad līga izgatavoja jaunu trofeju, kas līdz 84. gadam saglabāja Brauna vārdu. Bet tad tika nosaukts bijušā NBA komisāra Larry O'Briena vārdā.
Savukārt Eiropas kausa izcīņā 16 komandas turpina cīņu par šo kausu. Tikmēr vēl stiprāka komanda konkurencē Eirolīgā. Labākā komanda saņems šādu kausu. Lai arī vienotajā basketbola līgā bijusi tikai viena sezona, arī tajā tiek pasniegts uzvarētāju kauss. Bet šobrīd jūs savos TV ekrānos redzat Baltijas basketbola līgas trofeju, kas gadu laikā ir mainījusi savu izskatu. Arī Eiropas un pasaules čempionātos spēcīgākā un veiksmīgākā komanda savā īpašumā iegūst kausu. Arī jūs pie kāda no iepriekš minētajiem varat tikt. Tāpēc trenējieties, ejiet uz savu nosprausto mērķi un neaizmirstiet arī uzdot mums jautājumu. Rakstiet basketapskats@gmail.com. Riharda Kuksika Sun Devils aizvadītajā nedēļā zaudējums un uzvara. Rihardam šā gada pirmajā mačā pret Oregano universitāti 6 punkti un 3 bumbas. Kaspars Kambala jaunajā gadā no Bulgārijas pārcēlies uz Turciju. Kaspars Aliaga Petkim sastāvā debitēja ar zaudējumu, bet pats sameta 16 punktus un izcīnīja 8 bumbas. Jāņa Blūma Bilbao Basket vecā gada pēdējā mačā pieveica Kai Saragosa, bet jaunajā gadā tikai pašā galotnē piekāpās slavenajai Barcelonai. Jānim pret Barsu 11 punkti, 3 bumbas un tikpat piespēles. Pēc 2 uzvarām par Estudiantes un Menorca uz 4. vietu ACB līgā pakāpusies Kristapa Valtera Fuenlabrada. Kristaps gadu sācis vareni, 27 minūtēs 19 punkti un 6 piespēles. Klasikā šovakar tikai pozitīvas emocijas. Cilvēku rindas pie biļešu kasēm, pilna sporta pils un labi spēlējoša teju visa Latvijas izlase. Štelmekers, Bagatskis, Helmanis, Vītols un Vecvagars. Ja grib, tad var. Un labi var. Aleluja! Dabūt biļetīti uz Latvijas spēli ar Šveici, kā izrādījās, nebija nemaz tik viegli. Jau stundu pirms sākuma pie sporta pils kasēm drūzmējās līdzjutēji, kurus nemulsināja ne augstais laiks, ne arī iespaidīgā rinda. Šveices sodu laukuma labajā stūrī lielisku Raimonu Miglnieku piespēli saņem Aigars Vītols. Ar netveram māņu kustību viņš atbrīvojas no Norberta Valisa un spēles pirmo grozu gūst Latvija. Miglnieks labā pozīcijā atrod arī Jāni Laksu, vēl 3 punkti, sēž kā likts. Šveicieši neapmulst, bet atbild galvenokārt sava līdera Haroldam Ražeka rokām. Un lai arī kopumā Latvija pārāk izvērsties viesiem neatļauj, acīm redzami buksē paša sadarbība. Laukumā nāk Ungārijas mača varonis Roberts Štelmachers. Izcīna bumbu zem savu groza un ar varenu solo gājienu pāri visam laukumam jau pirmajā uzbrukumā norāda, kurš te būs īstais saimnieks. Robs ir neapturams arī no tālās distances, un pēc mirkļa viņam piebalso arī mūsu snaiperis Ainārs Bagatskis. Vītols filigrāni atdod piespēli Uvim Helmanim un pēc mirkļa pats pielabo komandas biedra metienu. Aigara liederības koeficients ir augsts. 3. reizi grozu viņš iekaro ar savu aso caurgājienu. Papildinot šo zibens ofensīvu ar Štelmachera caurgājienu, vēl vienu Robertu Talmatienu un Helmaņa pēc meistarpauzes gūtiem 2 punktiem no groza apakšas, plus 1 Latvijai pēc pirmā puslaika. Ka mūsu komandai ir labāk iesāk pirmā puslaika nospēlēt neizšķirt un otrā puslaikā tas mums dod papildu motivāciju. Nekā, ja mēs pirmā puslaika vinnētu, tad varbūt atslābinotos un būtu lielāks problēma. Kā sniegdams apstiprinājumu saviem vārdiem, Arnis ir viens no tiem, kas sāk dzīt plaisu līdz tam kā pulkstenis precīzajā Šveices mehānismā. 1 Āreņa Talmatiens pēc pāris minūtēm vēl viens. Latvijai ļauj izvirzīties vadībā. Un var tikai abrīnot pretinieku cīņas sparu, jo arī no -5 Šveice ne tikai atspēlējas, bet no jauna panāk 4 punktu pārsvaru. Armāns Krauliņš meklē ieroci cīņai ar Mražeku un atrod to Kristapā Valterā. Ādolfs kā plāksteris pielīp viesu līderim, savukārt pie pretinieku groza viņš paveic kaut ko fantastisku. Pēc neprecīzi Miglnieku Talmatiena viņš viesus šokējot savāc atklāt šo bumbu un pēc mirkļa raida to arī grozā. Latvieši rāda raksturu. Kā lauva cīnās Helmanis un pirms pēdējās ceturdaļas 6 punktu pārsvars Latvijai. Pēdējās 5 minūtes jau ir kas īpašs. Pieeja savam grozam latvieši noslēdz ar visciešāko sekšanu, kādu vien iespējama. Pretiniekiem pat elpot ir grūti. Tie sāk nervozēt, viens pēc otra laukumu ar 5 piezīmēm pamet Valis,
Čereza un Kolers. Ar pilnu jaudu šajā brīdī sāk darboties arī mūsu uzbrukums. Roberts Štelmacher pirmais metiens ir neprecīzs, bet Robis pats izlabo savu kļūdu. Pēc mirkļa navējošu triecienu pretiniekiem dod arī Latvijas tālā artilērija – Štelmachers un Miglnieks. Turpretīm jebkuru šveiciešu uzbrukumu beidzas ar pilnīgu fiasko. Bumbu pārtver Štelmachers, nekavējoties dodas groza virzienā un sajūsmā liek notrīsēt Rīgas sporta pilī un tūkstošiem pie TV ekrāniem. Vēl vienu gandarījumu sniedzošu uzbrukumu pēc Roberta piespēles noslēdz Bagatskis, un tā jau ir uzvara. Pirmā, ko šajā atlases ciklā mūsu basketbolistiem izdevies gūt savās mājās, savu lielisko un uzcītīgo līdzjutēju acu priekšā. Aleluja Latvija! Ja grib, tad var un var tik ļoti daudz. Dzīve ir skaista, jo tā sastāv no skaistiem brīžiem. Tāpat arī basketbols. Mēs mīlam šo spēli dēļ smukiem momentiem. Jūsu uzmanībai sezonas pirmās puses top 10. Desmitajā vietā Jānis Kaufmanis pēc amoliņa metiena tiek pie bumbas un neiedomājami akrobātiskā stilā panāk pagarinājumu. Urrā! Kaučam! Mareks Jurevičus, vēl kopjot Liepājas dārzus, sapotē rozīti, apgriež krūmiņu un nopelna 9. vietu. 8. vieta. Kristaps Acīgais pārķer bumbu, Ekspresis Valters skrien un Bartāns vidējais ar dzirneviņām liek pienest ūdeni Maklintokam. 7. vieta. Ukraiņu ķīmiķis saēdies drosmi, bet Kuzminska Veseris iedzen bumbu grīdā. Meisons, Strelnieks, tālāk Bankavits un 2 punkti Ventiņiem. Balto Krievu milzis nav apturams. Viljamsam piespēle, Ovenam skuveklis, bet Arķomam 6. vieta mūsu topām. Zemgaļu armādas tuvojas Vidzemes pilskalniem, bet tālavas bloķētājs ir nomodā. Jānim Kaufmanim bloks un 5. vieta. 4. vieta mūsu topā. Bertāns vidējais izņem bumbu no Azotas bērzam, Kabulta aizšaujas līdz grozam un triec to tīklām. 3. vietā roka duets Klāvs. Bedrītis piespēlē un Klāvs numur 2 Ansons iedārdina Lietuvai bungu solo. Aču Braļukas. 2. vieta. Mareks Jurevičus palaiž dziļbumbu un tā trāpa tieši Valmieras akacī. Bravissimo, bambino! Kristaps Janičēnoks paceļ gaisā bumbu un Kasparu Bērziņu. Bērs atver izplatni un nolaižas Čehu lidlaukā. 1. vieta mūsu pirmā pusgada top 10. Basketbola apskats ar jums tiksies jau pēc nedēļas, kad tā pa īstam sāksies 2. izšķirošā sezonas daļa. Bet mēs turpināsim informēt jūs par aktuālo un interesanto grozbumbas dzīvē. Saldu miegu, basketbola draugi!